500. Upuris nomira no smadzeņu hipoksijas. Punco deponteiras. Tas nevar būt. Labdien, Jāni! Vai es jums nepatraucēju? Nē? Tā lieta ir apakaļ. Labi. Dans une guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, rien que des victimes. Šis cilvēks šobrīd nav sasniedzams, ja vēlaties atklāt ziņu. Interesanti, kāpēc viņš nav sasniedzams. Jā, pamēģini Semīļam pazvanīt. Sveiks, Semīri! Es nevarēju sazvanīt Akselu un gribēju pamēģināt, vai tev varu sazvanīt. Pie biroja taisos iet iekšā. Es nedaudz pārskatīšu vecās lietas, varētu dokumentus sastādīt digitāli. Ja māk apiedas uz datoru, tad viss ir ātri uz priekšu. Kā tev šobrīd klājas? Labi, tad veiksmi tev. Varbūt Aksels būs mūsu telpā. Aksels arī šeit nav. Nu labi. Ienāciet. Labdien! Labdien! Kā varu palīdzēt? Es esmu Gandis Upīte, policijas biroja priekšniece, kuras varētu satikt LV11-0 īpašo uzdevumu vienības vadītāju Semīru Garkalnu. Viņa šodien nav, viņam darba izmeklēšanas atvaļinājums. Nu, un kurš tad ir vadītāja vietnieks? Jūs domājat Akselu Štepsi? Jā. Viņa arī nav. Kāpēc? Mēs nezinām. Kas jums šeit pa cirku? Vadītājs nav, vietnieks nav. Kas jūs esat? Juris Kļaviņš, LV11.0, tehnoloģija kriminālists un komandas aģents. Prieks iepazīties. Kā jums šeit patīk strādāt? Godīgi sakot, jau no sākuma patīk strādāt. Lūdzu, atsakoties. Paldies. Vēlos piedāvāt jums sadarbību. Un, ja kas būs nepieciešams, tad vari droši jautāt. Pateicos, bet ko jūs vēlaties pretī? Misijas sarežģījuma gadījumā vai izgāšanās nodot man pilnu informāciju par notikušo un kādēļ radās sarežģījumu. Tā es nevaru nodot savus komandas biedrus aiz viņu mugurām. Tā nebūs nodošana. Tā ir vienkārši karjeras izaugsme jums. Kāda izaugsme būs no tā, ka es savējos nodošu? Padomā labi, Jurīt. Padomā labi. Tagad es būšu savā kabinetā, kaitiņu pašā galā. Jā. Uz redzēšanos. Uz redzi.
zivs jūrā daudz. Gaņām bagāta sezona. Aks. Teiks, atkal jau redzēt. Apusē. Kādos vējos meklējums? Ronas vēl strādā. Iespējams jā, iespējams nē. Jā, iedars. Alfonso de Fonteira ir atgriezies. Nē, tas nav iespējams. Netic? Skaties. Ko citu esi manījis? Nē. Ko tas nozīmē? Ne tikai mums, bet visam birojam un arī visam tam, ko mēs darām, braukt briesmas. Tas skaidrs, bet tas ir pats pirmais arests. Jā, es to atceros kā vakardien, tas bija biroja lielākais nopelns. Jā, tu atceries, kā toreiz man teica, ko es teicu tad pirms, pēc universitēm. Nē. Karā nav ne zaudētāji, ne uzvarētāji, ir tikai upuri. Tu domā, viņi grib attiekties? Es domāju, ka jā. Ko mēs varam darīt? Ko? Es tev tik labāk pastāvēt malā, jo tev ir ģimene. Ko tad tu darīsi? Es? Arestēšu, un pirms tam arī sameklēšu. Nu, Aksel, esi uzmanīgs. Tu arī. Čau. Skaidrs. Sveiks, Emīr! Sveiks, Sandra! Kādu vēju atveduši pie manīm? Nu, es tevi meklēju jau vairākus gadus, no jums apciemot jums. Nu, zini ko? Tā jau par šitādu gadījumu jāiedzer. Tu gribēsi tēju vai kafiju? Protams, ka kafija droši. Nu tad apsēdies droši. Nu, labi. Apsēdies, atvoties, es lūdzu būšu apkārt Labi. tēju un kafiju tev. Ko? Nevar būt. Nu, nevar būt, ka atradu reiku. Sodīts. Es ceru, ka tev garšo kafiju bez cukura. Jo, nu, es nezināju, vai tu dzerāt cukuru bez. Paldies. Zin kā 10 gadu pagājuši. Jā, šitos palīšu nost. Tas kaut kas tāds nesarīgs dokuments. Visi kārtībā. Nu, kā tu pa 10 gadiem vēl strādā C policijā? Nu, droši vien tā poliču darbs ir man tā kā iemūžina man atmiņās būt par policistiem darbiem. Jo tā ir man bērnībā sirdība, man mīļākā profesija. Ne, nu. Var jau vienmēr varēja redzēt, kad mēs tādē vēl kopā, kad tu biji ar entuziasmu pilni un tā, redz jau prieks, ka tu vēl joprojām strādā un visu. Un tad jā, nu, karēt es arī atgriezos, nodibināju savu policijas vienību. Varbūt es dzirdēju, spēlēju 11. Jā. Nu jā, mēs ar tādiem īpašiem uzdevumiem. Kurā jūs vienībā esat? Mēs ir tieši tā viena vienība, LA11. Mēs ir, kā to saka, mēs ir īpaši uzdevumu vienība. Jā, mums ir tāda, nu, pēdējais, piemēram, kas mums bija, ka, nu, to jau bišķiņi noklusēja, jā, nu, ziņā, lai nebūtu lielā panika, bet mums bija, tu zini tās sprētpudeles, jā? Un bija saindēts. Nu. Un tad vienkārši mēs veicām tur visādas ekspertīzi, visu mēs atradām vainīgo. Tāpēc, jā, nu, ka te jau mēs ir maziņi komandiņi, bet, nu, tādi īpaši uzdevumu komandi. Nu, tas jau droši vien, tas ir ļoti atbildīgs. Protams. Kurš to darbs nebija atbildīgs? Mēs, kad strādājam C policijā, tas jau arī bija atbildīgs. Tad tā. Nu, tā jau ir labi laika no tām. Protams. Ka teikt, vienmēr bija labi laika. Nu, paldies, ka jūs novērtējat šādu augstu pateicību ar darbiem, ko es esmu ieguldījis. Nu, protams, mēs jau bija pārnieki, kā tu nepapriecāsies, ka es atbrauku uz ciemos un tā. Bet jā, man jāstāsta par cik ir pulkstenis, jo man drīz būs arī jāskrien. Zin kā, jāizbrauc vēl uz veikalu, kamēr nav ciet. Labi. Un tad tā. Nu, tad tiksimies, ko? Protams, tiksimies. Vispār man patīk, kā es biju aizmirsts, cik te Latvijā un Kuldīgā ir skaisti. Ļoti īpaši dabas skats. Protams, vienkārši skaisti. Nu, paldies jums. Jā, nu labi. Tā,
Jā, paldies, ka atbrauc paciemojies, un tad jau... Jauku dienu, Semīra. Nu, tev arī, Sandriņ. Varbūt vēl satiksimies. Atā! Tā, jaunākais dokuments. Jā, tas būs tas. Nē, pagad, tā nevar būt. Viss skaidrs. Jā, kas noticis? Kā tev veicas? Es uzzināju vainīgo. Kurš? Mana bijusī kolēģa Sandra. Tu zini, kāpēc viņa tādu lietu darītu? Cik saprotu, pēc tam, kad aizbraucu, pasliktinājās viņas psihiskais stāvoklis. Kur tu šobrīd esi? Ceļā uz viņas māju. Atsūti koordinātas, es teikšos palīgā. Nu, labi, atsūtīšu. Pazaudēju. Varbūt, vai varbūt arī nē. Sveiks, sanais draugs. Kā tev iet? Alfonso de Fonteja. 10 gadu neredzēts. Jā, mēs apmēram 10 gadus neesam tikušies. Juri, es tikšu pats galā. Tu vari braukt, bet man nevajag tā palīdzība. Man ir jāizdara tas, ko es neizdarīju pirms 10 gadiem. Kas augšā? Sveika, Sandriņa. Sveika! Es sāku rokas augšā. Tu domā? Jā. Man ir trenēts jau 20 gadiem, tāpēc rokas augšā labāk. 20 gadus uzturēt pats. Neatceries, man? Es tev pamētu? Pirms tiem 10 gadiem. Vajadzētu tagad tādu. Es jau tad pamēju, ka tu paliec dīvaini, tad dzīvo es to pateikšu. Tu vienmēr atceries, ka es labāk šāvu, vai ne? Man kā viens galvā un viss, tas veikt. Tu būsi sirdī. Tev tieši sirdī. Bet tas man patīk. Ne, tā viņa nekad tuvāk nesaka. Sirds ir otrākas. Ne, tur, kur tu mērķi. Tad tieši galvā gribi? Bet tev tieši galvā. Nu labi, tu zini. Tu zini, ka es izgāju augstākā psihologu. Tas psiholoģija, jā? Es patāšies. Bet tu man pastāst vienu. Tāpēc griezies atpakaļ, lūdzu. Jau. Es negriezīšos. Es gribu ar tevi parunāt. Es varu vienojamies? Es 10 gadiem. Tu nozagi viņu. Tad tā bija tu. Viņa jautājums tev uzdod. Kāpēc? Kāpēc tu izdarīji? Tāpēc, ka gribu novākt, jo man nevajag.
Kāpēc ir pieauguši? Ar prieku es novācu bērnus. Man ātrāk redzēja, ka tu esi psiholoģiski nestabils. Ka tev kaut kas šeit nav kārtībā. Klusē labāk! Tu domā, ka es viens pats esmu? Tu vienmēr zināji, ka man ir B plāns. Es nevienmēr biju viens. Es tev saprotu, tu gribi arestēt un ielikt man cietumā vairākus gadus. Vai es tev varu izdarīt, kā tu domā? Nu, ja tu vēlies tādi. Es tev patam novācu jau 20 bērnus. Ar prieku novākšu arī tev, ja tu nodosi policijai. Varbūt varam draudzīgi iziet. Tu nodod pistoli. Un savu pistoli. Un nekas nebūs. Es aiziešu. Vai varbūt es tagad tikai šeit prom? Tagad laicīgi ar karstām pēdām tinies! Es zinu, ka es atnākšu vēl. Un vēl. Te bādāšu pats. Tu zini, cik nedārgās. Brīz tabitos. Man vienalga. Tas, ka tu kaut kāds 70 gadīgi vecs tantiņu tevi neviens te mani neatradīs. Tāpēc labāk sēdies klusēt. Un labāk raudi kā mazs bērns. Un tāpēc beidz čīkstē kā mazs bērns. Es nekad man policija nearestēs. Skaidrs? Vai tu to vēlies? Pēc tik ilgiem gadiem man nošaut. Mēs tik ilgus gadus bijām pārdinieki, un tagad tu vēlies to nošaut man? Bet es gribu ciet kaut kārtīgi. Tu vienmēr biji briesmīgi policiste. Patvaros gaisā. Vai viss? Pēdējā veids, kad tev redzēja, laikam tā bija tādien, kad to arestēja. Tu labāk daudz savu mēli. Vecais draugs. Domā, vajag? Protams, ka nē. Neastrāsties. Man ir sanezīgi. Pat tevi parūpēsies. Sveiks, Jūri. Sveiks, Emīr. Kas tas? Rikārds? Jā, spārnieks, o? Labi, ka mums atsūt arī kādu no policijas. Sveiks. Sveiks. Ko domā? Ja godīgi, tad es domāju par to savu dzīvi. Pirms 10 gadiem Sandra bija manīm kolēģi. Un kas tagad noskaidrojās? Es nezinu, vai tas ir uz labu vai uz slikti, bet toreiz, kad pazuda, mēs neatradām. Izšķirošais bija 24 stundas, mēs izmeklējāmies 5 dienas. Kā? Pagāja nedēļa, mēs atmetām cerības. Pasludināja par mirušu, ka bezvēsts pazuduši un vēl joprojām neatradām. Un kas tagad izrādās? Izrādās, ka tā pa viņu vainīgi. Un šobrīd man liekas, ka es kā gļēvuls, es aizmuku. Jo toreiz 2 nedēļas, kad tagad bija mazā depresija, tad es aizbraucu. Tad es aizbraucu uz Ameriku, iestājos FIB, un tur tā nostrādāja 8 gadus. Bet pasties, atgriezos, puso mēnesi atgriezos, jau 10 gads apritē. Bija sakot, ka es atgriezos, nezinu, vai es gribēju uz policijas vienību apakaļ. Jo, gudīgi sakot, tur bija tā sāpe, ka mēs toreiz neatradām to puisi. Un jā, un tagad vēl izrādās pat kolēģis tā bija. Bet, nu, es nezinu, vai tas bija uz labu vai uz sliktu. Tad viela pārdomā. Jo varbūt, ja mēs toreiz būtu atraduši, un es būtu pieķēris Sandru, kas būtu mainījies pēc būtības? Tiešām, kas būtu mainījies? Varbūt es nebūtu aizbraucis. Vēl joprojām strādāt pa ceļu policiju. Mums nebūtu nekas LV11. Ko tu rītā dari? Neko īpaši strādāju. Tev jautājums, tu jau kādu laiku pie mums strādā, es dažās uzdevumos piedalījies, palīdzēs mums. Jautājums, negribu rītā palīdzēt un manā vietā novadīt
tādu stāstījumu par mūsu vienību, ko mēs darām, visu to cilvēkiem. Jā, bet ir viena problēma. Kāda? Aksels ir pazudis. Mēs ar Akselu strādājam jau 2 gadus. Es viņu pazīstu. Ja viņš ir pazudis, tad varētu būt, ka atkal ir piepildījies tas, ko mēs negaidījām neviens. Es viņu atradīšu. Tagadni mēs redzam. Pagātni mēs atcerēsimies, bet to, kas notiks rīt, mēs sajutīsim, tāpēc sekosim laikam un redzēsim, kur tas mūs aizvedīs. Marks Sāmietis.